nolēmām iesaistīties šajā projektā, jo gribam vēl stiprināt to atbalstu, ko skola var dot arī skolēniem. Gan arī lasīt prasmē, stiprināt īpaši mazākajās klasītēs, tāpat individuālās konsultācijas, kuras skolotājiem tomēr tiek apmaksātas un speciālistus piesaistīt vairāk, lai arī tā emocionālā spriedze, kas tomēr mūsdienās ir gana liela un ietekmē mācību procesu nenoliedzami, varētu to mazināt un palīdzēt atbalstīt skolēnus. Nevienmēr arī ģimenes ir tās, kas spēj, tā pilnvērtīgi šajā laikmetā iesaistīties, jo arī ir gana daudz aizņemti ar savām problēmām, gan mājās, gan darbā. Līdz ar to diezgan daudz, kas man liekas šobrīd ir tas, kas skolai pašai ir jādara. Un ir situācijas, kur liekas, ka pat ir jāizstāj tas, ko ģimene nevar iedot, tas ir jāiedot skolai. Man patīk skola, kur visi respektē, nav nekāds bulings vai mobbings. Un līdz 9. klasē man bija ļoti forša klase. Mēs bijām ļoti saliedēti un mums bija tādi pasākumi kopā, tādēļ es šajā skolā jutos labi un gribēju mācīties arī vidusskolā. Bet, kā es atnācu uz 10. klasi, es uzreiz apjēdzu, ka mūsu klase ir tāda sadalīta pa grupiņām, un, diemžēl, līdz šai dienai mēs vēl joprojām neesam saliedējušies. Tāpēc man dažreiz arī ir zūd motivācija nākt uz skolu tikai tam dēļ, ka es zinu, ka varbūt man nav visi tik tuvi cilvēki, un daži man liekas nepazīstami. Man visgrūtākais mirklis, kad bija nākt uz skolu, iespējams, tad arī bija tie tieši jauniešu gadi 13, 14, kad visas emocijas, visi hormoni trako un tā. Bet tas vairāk bija saistīts ar ģimenes lietām. Ir jāierauga tie riski jau sākumā. Un sākumā tie riski noteikti ir viņa emocionālais stāvoklis. Ja mēs to pamanām jau pirmajās klasītēs, principā bērnu dārzā jau, ja ierauga tādas lietas, tad uz to ir jārēģē, ar to ir jāstrādā. Tas, ka jau tur nenāk uz skolu, ir milzu uzvedības problēmas, ir atkarības dažādas, tā jau ir ugunsgrēka dzēšana. Tas nozīmē, ka mēs jau esam nokavējuši kaut ko daudz agrāk. Un šādos gadījumos bieži vien tad jau ir vajadzīgs atbalsts. Ne tikai, ka mēs tur skolā veidojam tādu komandu, atbalsta personālu, speciālisti iesaistās, vadība ir, vecāki nāk un runājam, bet bieži vien jau arī ārpus skolas institūcijas, kur ir sociālie dienesti, kur vajag arī tad policijas atbalstu lūdzam. Tā ir ugunsgrēka dzēšana. Un mums Latvijā ir tā situācija tāda sistēmā, ka mēs līdz šim tomēr vairāk esam strādājuši ar ugunsgrēka dzēšanu un tiem preventīvajiem darbiem, attiecību veidošanai skolā, skolotājiem ar skolēniem savstarpēji mazāk esam pievērsuši uzmanību. Ja mēs to naudiņu visu un atbalstu vairāk uz preventīvām lietām liktu darbiņiem, tad arī mazāk būtu darba jau ar ugunsgrēkiem.